Nē, es vienkārši biju ielīju šo te media playerī bija ieslēgts, tad diezgan vienkārši. Ko mēs sākam runāt? Tātad Aivars un Alžīrijas jaunajā sarunu šovā Aivars un Alžīrijas. Nē. Pagaid, tāda bija ideja? Es nezinu. Kā? Es saprotu, teiksim, minūtes sapakaļ tam jautāju par tām diskusijām, ne? Ka es tur varbūt neesmu tik aktīvs un tā tālāk. Bet saprotu, es jau vienmēr pieturos pie principa, ka ja man nav ko teikt, tad es neko nesaku. Nē. Nevis es vienkārši kaut ko pasaku, lai es būtu kaut ko pateicis. Ir pareizi? Nē, mēs vispār nesaskatu tam jēgu. Kaut ko teikt tikai tāpēc, lai kaut ko teikt un pēc tam tur tautai lielīties un tā tālāk. Tev nav ko teikt, tev nav ko teikt. Tu sēdi cisās un kāds tu nemaisies tautai ko ir. Nu, bet es jau tikko to arī pateicu. Es to sapratu, tad nē, vienkārši to pateicu labāk. Kā vienmēr. Es to skaidrāk domu, bet es kaut kā saskatīju tavā teiktajā tam neskaidrību, manuprāt. Es nezinu. Muļķības. Vienkārši tu gribēji uzsvērtāk to pateikt, es nezinu, kaut kādā veidā. Nu jā, labāk. Es nezinu, jā. Tieši tā, labāk. Vienkārši kā, Es jau pieņemsim uzskatu, ka meli, jo kā, tukša runāšana, manuprāt, ir meli, principā, nevajadzīga lieka runāšana. Tie ir, principā, meli. Kāpēc meli? Labi, meli, nē, bet nē, kā saprot, ir jau arī tas, ka ir jau cilvēki ar dažādām filozofijām un tā tālāk. Par to jau es it kā neko, bet vienkārši no malas skatoties daudzreiz šķiet tik muļķīgi, ka, saprot, cilvēks kaut kā vienkārši runā, raksta, bet tas viss ir tik lieki un tā tālāk. Es pašā pieturos, pie tā, ka, tiksim, bet kaut ko var pateikt 3 vārdos, un to pasaki 3 vārdos, nevis to pasaki 15 teikumos. Pārsvarā no tā nav jēgas. Pārsvarā nav, bet ir reizes. Nē, ir atsevišķi Nenolieks. Ir reizes, kad vairāk vārdu ir labāk. Vairāk vārdu bieži vien ir labāk. Iespējams. Nē, protams, tas netiek noliegt, tas nav viennozīmīgi, bet principā, jā. Tā ir. Un kā? Samulsām, vai ne? Neveikli tagad sanāk. Nē, sanāk. Mazliet nenolieksim, mazliet sanāk neveikli. Vēlējos mazliet parunāt par meliem. Meli, jā. Meli. Es nezinu, kā tu esi. Es personīgi negrasos melot mūsu skatītājiem. Tas man vienkārši nav pieņemams kā cilvēciskai būtnei, kā latvietim, kā vidzemniekam, kā erglēnietim, kā cilvēkam galu galā. Tas vienkārši nav pieņemami. Melot, tā ka tas nav vajadzīgs melot. Es nenoliekšu, ir reizes, kad ir jāmelo. Zini, kas ir amizanti? Es tevis teiktajā ļoti dziļi patiesībā saskatīju sevi kā latvietim, kā vidzemniekam. Līdz tam posmam. Tas posms nebija. Tomēr. Nē, galu galā, mēs nebūsim tie, kas melos skatītājiem. Ne mēs būsim tie, kas melos. Ja jūs gribat dzirdēt melus, tad skatieties, klausieties, ko runā politiķi un ļoti daudz citas augstas valsts amatpersonas. Masu mēdī, Mērdoka, LNT, Times, Warners, TV3, visi ir zem viena jumta no vienas žīdu vācelītes. Viņi visi ēd un stāstījiem saldos melus. Un latvietim patīk dzirdēt saldos melus. Zini, ko es gribētu piebilst? Lietiem ir tāda, ka nav gluži tā, ka viņi 100% melotu. Daudz no tā, ko viņi pasaka, ir patiesība, bet, joks jau tāds, ka viņi to patiesību pasniedz, kā viņiem ir izdevīgāk, iegroza, kā viņiem vajag. Mēs kā alternatīvie mēdīji pasniedzam arī savā ziņā patiesību savā gaismā. Bet mēs pasniedzam patiesību patiesā gaismā. Vismaz noteikti mēs tā uzskatām vismaz. Nē, jo kā, galu galā, saproties, mums jau nav noteiktas interešu sfēras, vai ne? Nē,
mums noteikti ir, kā akadēmijā, tu nevari noliekt, ka tev nav savā ziņā subjektivitāte, ka tev nav bias, kā saka angliski, no tā, ka tu esi latvietis un ne krievs, no tā, ka tu neesi musulmanis, no tā, ka tu neesi žīds. Nē, protams, tam nevar nepiekrist. Jebkura indivīda viedoklis nekad nevar būt 100% objektīvs. Tas ir skaidrs. Katrā ziņā es gribēju tev uzjautāt, vai tev ir problēmas, kad es lietoju vārdu žīds, nevis ebrejs? Man? Nē. Nēģeris, teiksim, tu uzskati, ka tas ir rasistisks termins? Ar vārdu nēģeris principā ir tā, ka, teiksim, tīri latviešu valodā tas pilnīgi un galīgi nav rasistisks apzīmējums, ar to netiek domāts nekas slikts. Teiksim, tā kā tas angliski tiek pasniegts, tad tur jau ir pavisam cits skats uz to visu, vai ne? Tāpēc, principā, es atceros savā laikā, tad, kad es vēl pamatskolā mācījos, tad man viens mācos skolā kultūras vēstures pasniedzējs, viņš mācīja, ka vislabāk esot lietot vārdu afroamerikānis. Bet ne jau visi afro ir amerikāņi. Nē, starp citu, es tieši gribēju piebilst, afroamerikānis tas atkal nav tehniski precīzs apzīmējums. Nav jau gan. Bet, tas tā, mazliet man šķiet novirzījāmies no tās tēmas par meliem. Par rasismu mēs šeit, man šķiet, negribējām. Nē, kā mēs, ja mēs arī runājam par rasismu, tad mēs nemelojam. Nē, protams. Meli nav manā, kā saka, plānā. Meli degradē un šķeļ sabiedrību. Cilvēki, kolēģi, dargie skatītāji, nemelosim viens otram. Tas šķeļ sabiedrību. Tas nav mums vajadzīgs. Vēl kaut kas ir sakāms. Vienkārši izgriešu to beigu. Es teiktu, nav kā mīst. Es sen jau gan jau neiet.